Sveiki! Esmu Karolīna no Kemperi 365. Šodien prezentēšu Adria Sunliving. Ja meklējat kemperi uz Sunliving bāzes un vēlaties to pasūtīt, Ford piedāvā vadītāja asistentu. Pasūtot pie mums, asistents būs bez maksas. Iesim paskatīties, kas te ir. Sākot ar 25. gadu, Adria saviem ražotajiem kemperiem sāka piemērot 10 gadu garantiju, un kad es ar to braucu, tas pilnīgi neizdvesa nekādu skaņu, negribēja un ir acīm redzams, ka viņi ir paveikuši ko ļoti labu ar savu kvalitāti. Šī kempera garums ir 7 metri un 19 centimetri, 120 litri tīrā ūdens, 85 litri notekūdeņu. Šeit ir ziemas pakete, notekūdeņu tvertne ir apsildāma un nosiltināta. Un tad tam ir grafiskais dizains, tātad redzat melna kabīna un īpaša grafika uz visa kempera. Tas padara kemperi atšķirīgāku, tādu oriģinālāku, stilīgāku un tiešām piesaista skatienu. Braucu ar šo kemperi naktī un lukturi tiešām spīd ļoti labi un tie paši pārslēdzas starp tālajām un tuvajām gaismām. Braucot naktī, nejūtu nekādu diskomfortu un atšķirība no manas vieglās automašīnas bija neliela. Miglas lukturi ar pagriezienu funkciju, tad lietie diski. Ja pērkat lietos diskus, Adria atdod arī parastos tērauda diskus. Tā, apskatīsim bagāžas nodalījumu. Tas ir ļoti liels, lūk, šādi varu izplast rokas. Ir tieša piekļuve pašā kemperī, ja nepieciešams, caur bagāžas nodalījumu. Zinu, ka tas patīk klientiem, kuri pārvadā sunīšus. Tāpat ir nodalījumi jūsu mazākām lietām. Tad aizsargāti stūri, ja ievedīsiet motoroleru un velosipēdus, lai šīs vietas nesabojātu. Šeit vēl viens aizsargāts stūris, mitruma notek. Tad šeit mums vēl ir tīkls, lai jūsu lielākie priekšmeti nelidotu pa bagāžas nodalījumu. 3 stiprinājuma sliedes, 1, 2, 3 šeit. Ērti vedot motoroleru, velosipēdus vai motociklu. Oriģinālie Adriaki paklāji dzīvojamajai zonai un paklājumi. Šeit daudz vietas mantām. 2 slēdzenes. Lētākiem kemperiem parasti 1, šeit 2, lai zagļi neiekļūtu viegli. Tad viens klients tieši priecājās, cik labi ir izveidoti bamperi. Šeit ir atsevišķa detaļa, un, ja jūs to nejauši nobraucat, jums nav jāmaina viss bamperis, bet paņemsiet šo mazo detaļu, nomainīsiet, pasūtīsiet pie mums, mēs jums to ātri piegādāsim un nebūs problēma. Standartā pērkot kemperi, lienam zem tā un skatāmies, kas ir apakšā. Paskatāmies, lai sienas būtu aizsargātas, lai siena nebūtu atklāta tur, kur piekļūst mitrums. Tāpat visi vadi ir izolēti, elektrība izolēta, lai nebūtu nekādas iespējas mitrumam piekļūt un sākt pūdēt jūsu kemperi. Šeit mums ir aizmugurējā skata kamera, kas rāda ļoti lielā, oriģinālā Ford ekrānā, tūlīt parādīšu. Iekšpusē skaisti aizmugurējie lukturi. Starp citu, viens ražotājs uzreiz nokopēja šos lukturus no Adria, tādi nelieši. Mums ir aizmugurējie parkošanās sensori, kad labi kvalitatīvi apstrādāti stūri. Jums neiekļūs mitrums, zari, ja būs kāds skrāpējums, jūsu kemperis vienkārši netiks bojāts. Tāpēc šeit es gribu parādīt ne tik kvalitatīvu sienu stūru apdari. Lūk, redzat, ir uzlikts vienkārši tāds plastmasas gabaliņš, un, ja tas jums nokritīs, caur skrūvēm uzreiz iekļūs mitrums. Tāpēc, ja varat, šādu kemperi nepērciet. Tad šeit mums ir tīrā ūdens uzpilde, ļoti gudri izdarīts, ka tā ir tālāk no degvielas tvertnes, jo gadās, ka ūdens tvertnē ielej dīzeļdegvielu, un tad ir ļoti daudz darba, lai to iztīrītu. Šeit ir elektrības pieslēgums, tad vieta 2 gāzes baloniem. Un, protams, ejam iekšā Ford. Tātad mums ir Ford automāts, 165 zirgspēki, tad liels multimediju ekrāns un, kā jau teicu, aizmugurējā kamera rāda caur šo ekrānu un tas ir iespaidīgs skats.
Šeit, protams, ir navigācija, ir pat braukšanas režīmi, var būt normāls, eko, ir pat īpašs režīms braukšanai pa slidenu ceļa segumu. Tātad, kad līst lietus vai kad jūs ar šo transporta līdzekli vēlaties vilkt piekabi. Tad ir automātiskā klimata kontrole, vairs nav nekādi grozāmie slēdži. Ir apsildāms priekšējais stikls. Tāpat CarPlay pieslēdzas jau bez vada. Transporta līdzeklis ir nobraucis 1600 km. Un es pirmos pāris 100 km braucu ar 90 km/h lielu ātrumu, pēc tam ar 100 un pēdējos 400 km braucu ar ātrumu aptuveni 110–115 km/h. Un vidēji kemperis patērēja 11 litrus degvielas. Cik zinu, vēlāk mašīna samazina patēriņu un tur var pat ar 10 litriem izbraukt. Ir adaptīvā kruīza kontrole, tā darbojas lieliski. Tā ieslēdzās, apstājās, pātrinājās, tāpēc es, vadot šo mašīnu, nenoguru, man tā ļoti patika. Tad kabīnē šeit ir papildu opcija, ir termo aizkari, nevis kaut kādi, ziniet, aizkariņi. Tie aizsargā gan no gaismas, kad guļat, gan no augstuma, gan no karstuma, un uz priekšējā stikla arī uzliekas tāds pats. Tātad šis ir 5-vietīgs kemperis, 5 oficiālas sēdvietas. Sēdekļi apgriežas gan vadītāja, gan pasažiera. Galds palielinās, visiem 5 cilvēkiem noteikti būs ērti vakariņot. Visiem logiem jau bāzes versijā ir moskītu tīkli, nakts aizkari. Tālāk mums ir galvenās durvis 58 cm platas ar centrālo atslēgu ar moskītu tīklu un kāpšļi ir apsildāmi, izolēti, tāpēc jūs tiešām nedzirdēsiet troksni, kad brauksiet kemperī būs tiešām kluss. Tad mums ir daudz vietas jūsu mantu glabāšanai, mums ir izvelkama gulta, kas tiek mehāniski nolaista. Tā ir 40 metrus plata un iztur 2100 kg, tāpēc noteikti pietiks 2 pieaugušajiem un ir tīkls, lai tā neizkristu, bet jā, virtuves zonā šeit ir vēl 2 skapīši. Man patīk, ja ir atsevišķs plaukts. Plauktam ir dzega, lai varētu uzglabāt jūsu mantas. Tas vienkārši nenokristu un nesaplaisātu. Virtuves loks ir apdarināts ar tik melnu plastmasu, ka to būtu vieglāk iztīrīt. Tad man ļoti skaista ir 3 degļu plīts, šis pelēkais apdaras siets, melnās krāsas, kas saliktas kopā tieši tādi paši kalni un Adrijas jūra ir taisnīga. Tātad, kas ir Solvingie kā ekonomiskās klases kemperi, bet tur ir tās pašas sastāvdaļas un šeit ir daudz atvilkņu, tad šeit ir vēl vairāk. Man ļoti patīk izlietnes vāka griešanas dēlis, jo tas paplašina darba virsmu un vienlaikus uz tā var griezt. Šim kemperim ir Adria mača. Tā ir apsa ierīce, pateicoties kurai savā tālrunī var redzēt, cik daudz akumulātoru ir atlicis, cik daudz ūdens ir, cik daudz ir atkritumu tvertnē, cik karsts, cik augsts ir, un vienlaikus ir arī sensori, kas parāda, cik daudz gāzes ir atlicis jūsu tvertnē. Cilindros kompresora leduskapis atveras no abām pusēm. Ir arī saldēšanas kamera, elektronisks vadības panelis un apkuras sistēma. Ir gāze un elektrība. Pieliekamais, kas man ļoti patīk, jo tur ir vēsāks un šeit ir labi uzglabāt augļus un dārzeņus. Šī ir vēl viena noderīga uzglabāšanas vieta. Tā ir ļoti ērta apavu novietošanai, jo tā atrodas tieši blakus ieejai un tur tiešām ir ļoti plaša. Zem visa šī sēdekļa var paslēpt lietas. Tad pievērsiet uzmanību, izvēloties kemperi vai durvju tuvumā, kur var iekļūt augstums. Gaiss ir sildīšanas ventilācijas atvere, jo tādā veidā jūs pasargāsiet augsto gaisu no iekļūšanas mājā, tāpēc vienmēr meklējiet. Kemperim ir 2 istabu sistēma. Tātad, ja vēlaties privātumu, šīs durvis jūs pasargās un mums ir duša. Man ļoti patīk šīs caurspīdīgās durvis. Ziniet, ka tuvinieks vannojas, tas izskatās ļoti labi un arī kā uzmanības apliecinājums.
No 2 skrējieniem tas neļaus jums veidot baseinu, kad vanojaties un duša ir silta, tad šeit plūdīs silts gaiss, nebūs augsti. Cik liela dušas galva un kvalitatīva ar silikoniem, lai jūs sevi nevainotu, arī ir laba lieta. Jā, mums tāda ir. Te ir plaukti, kur nolikt kosmētiku, un te mums vēl ir plaukti un darbs. Te ir skapis, kur nolikt lietas, izlietne tik normāla izmēra tualete, standarta, kā es nezinu, 99% no visiem kemperiem. Es uzreiz rakstu 10 punktus par to kemperi, jo tam ir pat 4 ņemti pēc apskatīšanās. Tie te ir plaukti un kopēšanas dziļums. Es iebāzu tajā visu roku 123 456. Plauktiņi vienā pusē. Tad šajā pusē mums ir 3 plauktiņi un vēl pakaramais. Tas ir ļoti labi. Gulta ir šķērsām 1,40 m plata. Man patīk un visiem klientiem iesaku pasūtīt šādus matraču pārvalkus, jo to cena ir 120 plus PVN. Un tie aizsargā matračus. Jums būs vieglāk tos izmazgāt. Un šeit ir labāki augsto putu matrači. Lai gan man arī tie parastie Adria matrači ir ļoti labi. Bet šeit jau, ja gribat tiešām augstāko klasi, tad varat pasūtīt šos. Un vēl ko es gribu jums parādīt. Ir apkura, ka pa perimetru gar gultu iet apkura, lai jums ziemā nebūtu augsti. Un arī tam pievērsiet uzmanību, iegādājoties kemperus. Tas tiešām rāda augstu klasi. Ļoti lieli logi abās pusēs, tāpēc jums būs pietiekami daudz gaismas. Un šeit vēl, protams, skapīši jūsu mantām. Tad ir lādētāji, ir lasīšanas lampiņa. No guļamistabas jūs varat regulēt apgaismojumu visam kemperim, lai aizejot gulēt, apguļoties gultā, jums vairs nekur nebūtu jāceļas. Paldies, ka skatījāties šo video, komentējiet, spiediet, patīk, abonējiet mūs. Tā būs zīme, ka mēs kaut ko darām labi. Un, starp citu, domāju, ir diezgan interesanti, kāda ir šī kempera cena. Šī kempera cena ir 64 000 plus PVN.